mīti, kas ir saistīti ar ārpusķermeņa apaugļošanu. Parunāsim par 5 mītiem, kas ir saistīti ar ārpusķermeņa apaugļošanu. Un pirmais – bērns, kurš dzīves ar IVF palīdzību, jeb ārpusķermeņa apaugļošanu, ir garantēti vesels, jo tiek izvēlēts vislabākais embrijs. Patiesībā IVF procedūra pat par sevi negarantē, ka piedzims vesels bērniņš, jo riski tādi pati kā visām citām sievietēm, bet izmantojot papildus tehnoloģijas, piemēram, pirms implantācijas ģenētisku diagnostiku, mēs varam samazināt risku līdz minimumam, bet nekāds 100% nav. Pēc IVF procedūras var saslimt ar vēzi, jo tiek izmantotas lielas hormonu devas. Patiešām cilvēkam tālākā dzīve parādās visādas nepatīkšanas un saslimšanas. Dažreiz tas sakrīt laikā, bet pētījumi rāda, ka IVF procedūra nerāda papildus riskus saslimt ar vēzi, bet tomēr jebkurā operācijā, manipulācijā, dzemdības un grūtniecība tas prasa papildus dzīvesspēku un izturību. Tāpēc es kā integratīvais ārsts gatavoju gan sievieti, gan vīrieti IVF procedūrai un grūtniecībai, novēršot visādas organisma trūkumus. Trešais mīts - IVF procedūra vienmēr tiek izmantotas lielas hormonu devas. Patiesībā nevienmēr IVF procedūra prasa lielas hormonu devas. Jūs varat veikt procedūru dabiskajā ciklā tikai ar vienu ūšunu un ar vīra spermatozoīdiem, un šajā gadījumā hormonu atbalsts minimāls. Ceturtais mīts. Mūsdienā nav jāuztraucās par bērniem, var mierīgi turpināt karjeru, jo vienmēr var izmantot IVF procedūru, jeb ārpusķermeņa apaugļošanu. Patiesība ir tāda, ka IVF procedūra nav panacēja un nedod garantiju grūtniecībai. Vienmēr, diemžēl, pastāv pacienšu grupā, kuri nevarēja palīdzēt, pat izmantojot visas jaunākas tehnoloģijas. Tāpēc grūtniecība ir jāplāno saulaicīgi. Un 5. mīts. Pēc IVF procedūras dzemdības nories ar ķēzergrieziena operāciju. Patiesībā IVF procedūra, jeb ārpusķermeņa apaugļošana, nav indikācija ķēzergriezienam. Un indikācija operācijā tādas pašās kā citām sievietēm.